gadā Kandavas novadā sākās Audžu ģimeņu kustība un aktīvākie bija zantenieki, kur šodien jau atskatās uz 10 gados paveikto. Es esmu Audžu ģimene, aizbildniecībā man nav bērni, un šie ir tā kā jau 11 bērni. Un cik ilgi tad viņi parasti uzturās pie jums? Laikam tas lielākais ir bijis 5 gadi posms, bet tā pa gadam, pa 2 gadu, pa 3 gadu, pa pusotru, kā kuram tā situācija izveidojās. Bet kas bija tas, kas jums pirms tiem 10 gadiem lika izšķirties tieši par labu būt Audžu mammai? Tur mazliet mūsu bāriņtiesā, kas bija Laila Henzele, tā kā mums tā bišķiņa pabakstīja, un tad es domāju, kāpēc lai ne, jo es esmu pataugus lielā ģimenē, un kāpēc lai es nedotu to sirds mīļumu arī kādam, kam to dikti vajag. Un tad, kad viņš, atgriežas savā ģimenē, tad pilnīgi žēl, jo par šito laiku viņš palicis kā savs bērns. Pieaudzis, tad tomēr viss šitās slimības kopā viņi izietas. Veltīja visi, to jau nav nekāda, kā saka, šķirošana. Liekas, ka tas ir bērns un ka viņam ir jādod viss, un tad ņemās pa naktīm. Gadījumi, kad bērns atgriežas pie saviem īstiem vecākiem, gan nav bieži. Biežāk bērni Audžu ģimenēs dzīvo, līdz tiek adoptēti vai sasniedz pilngadību. Pašlaik Zantes pagastā ir 16 Audžu ģimenes. Tie ir visdažādākā vecuma un status cilvēki, kurus vieno plašs sirds un vēlme palīdzēt. Un tas arī ir iemesls, kāpēc Kandavas novads joprojām var lepoties, ka neviens no bioloģiskās ģimenes izņemts bērns nav nodots institūciju aprūpē. Dzīvi ir iespējams dzīvot divējādi, uzlūkojot dzīvi kā brīnumu vai skatoties un neticot, ka brīnumu nav. Jūs esat šie brīnumi. Paldies jums par to, ko jūs darat. Šis darbs, ko jūs darat, ir neizvērtējams. Atrast jaunas ģimenes, kuras vēlētos kļūt par Audžu ģimenēm, gan kļūstot aizvien grūtāk, un to ietekmē daudz faktori. Tostarp arī tas, ka joprojām Audžu mamma nav kļūst par profesiju, un pie pieņemta bērna pavadītais laiks netiek iekļauts darba stāžā. Varbūt vēsturiski tas, ka šīs Audžu ģimenes, kas veidojās pirms 10 gadiem, īstenībā neapzinājās to, ko viņas uzņemās. Un šodien jau nodibināt vai pirunāt, veikt apmācību un kļūt par Audžu ģimeni ir daudz grūtāk nekā tas bija pirms 10 gadiem. Cilvēkiem ir mainījušies priekšstati. Daudzējādā ziņā arī varbūt pat tās jaunās ģimenes, kuras varētu būt Audžu ģimenes šodien, lai cik skumji tas nebūtu, pat nav Latvijā. Un arī Kandavā šis Audžu ģimeņu skaits nedaudz samazinās, jo ir ģimenes, kuras dažādu apstākļu dēļ vairs nevar uzņemt bērnus. Ir ģimenes, kuras ir tiešām izpildījuši savu misiju un sava, kā saka, cienījamā gadu skaita dēļ vienkārši apzinās, ka nevar vairs šo pienākumu pildīt. Un līdz ar to, šobrīd mums nav pieteikusies neviena Audžu ģimene, kas šogad gribētu apgūt apmācību. Pat labam Kandavas novadā ir 69 Audžu ģimenes, kurās mājvietu uz laiku raduši 123 bērni, bet visā Latvijā ir nedaudz vairāk kā 1000 Audžu ģimenes. Sandra Leitāna, Andris Spāns, TV Spektrs.